Ventspilī pirmo reizi treniņu nometni aizvadīja Latvijas florbola izlase. Florbols Ventspilī ir jauns sporta veids, kas pilnvērtīgi mūsu pilsētā ienācis šī gada janvārī, kad Ventspilī tika dibināts florbola klubs VFK. Mēs jau tāda entuziasta grupiņa bijām ilgāku laiku, kas trenējās, un tad mēs sapratām to, ka kad Ventspilī nebija laukumā apmales florbolam. Un tad mēs sapratām to, ka, lai šo jautājumu sāktu risināt, mums ir nepieciešama juridiskā persona. Tādā veidā mēs arī nonācām pie lēmuma dibināt klubu. Un, tā mēs arī nodibinājām klubu, un mēs tagad esam jau pāris mēneši tikai pagājuši, un izlase jau pie mums trenējas. Klubā šobrīd trenējas tikai pieaugušie, bet plānos ietilpst arī apmācīt bērnus. Mums šobrīd nav bērnu mūsu klubā, mēs esam tikai pieaugušie, tāpēc, ka tiklīdz ir bērni, tā sākas visi tur treneri vajadzīgi, bet tos jautājumu mēs risināsim tagad vasarā. Šobrīd biedru ir ap 40, tie, kas nāk uz treniņiem. Vasarā, protams, apmeklējums mazāks, bet ceram uz rudeni. Vasarā mums priekšā Geto Games festivāls, kas atkal nedaudz atgriezīs florbolu apritē Ventspilī, un tad jau uz rudeni koncentrējamies vairāk gan uz pieaugušo spēlēm. Mēģināsim startēt arī 2. līgā un mēģināsim arī nokomplektēt bērnu komandu un dabūt treneri. Latvijas izlases galvenā trenera asistents Aigars Belāsovs apgalvo, ka šis sporta veids nav dārgs, ir vajadzīga tikai nūja un gribēšana. Man jau šķiet, ka florbols ir pietiekoši populārs, bet tas ir vairāk tāds reģionāli, jo Kurzemē ir pāris komandas, bet, teiksim, Latgalē ir mazāk tās komandas. Vidzem un Rīgas reģions, kur viņš jau ir diezgan ilgu laiku. Un tā popularitāte, protams, ar izlases sasniegumiem kļūst redzamāks arī ārpus tā mūsu ierastā loka florbola sabiedrības, tā kā iet plašumā. Trenerim ir gandarījums, ka pilsēta iesaistās jaunu sporta veidu attīstībā. Ideāli piemērots treniņu nometnēm, ir viss nepieciešamais, kas vajadzīgs ir. Un, protams, ir mazliet specifisks segums. Nav tāds, kā ir spēlētāji ieraduši ikdienā, kur trenēties un spēlēt, bet no otras puses tas dod spēlētājiem, man liekas, tādu spēju adaptēties un dažādos apstākļos patrenēties, un tā kā kopumā tas jau ir nāk tikai par labu. Izlases kapteinis florbolu spēlēja jau aptuveni 10 gadus un ir piedzīvojis diezgan lielu šī sporta veida attīstību. Florbols ir ļoti arī strauji mainījies un tiešām var redzēt izaugsmi jaunajos spēlētājos, un arī pieredzējušie spēlētāji ir adaptējušies uz ātrumiem un prasībām top līmenī. Florbols kopumā daudz audzis, un līdz ar to mums kā vienai no top nācijām ir jāadaptējas, un visiem jauniem treneriem, kas ir pēdējos ciklos bijuši, arī ļoti liela attīstība ir jūtama ne tikai spēles ziņā, bet arī tajā pieejā mentāli un psiholoģiski spēlē. Latvijas izlase. Tas jau uzliek diezgan lielu pienākuma un atbildības sajūtu, kas palīdz izturēt spriedzi pirms spēlēm. Mums ir spēlētāji ļoti pieredzējuši, pārsvarā arī pat jaunā vecumā, kuri ir spēlējuši izslēgšanas spēlēs zem liela spiediena. Mums ir komandā ļoti daudz labu līderi, kas labi uzņem komandā spēlētājus un stāsta un runājam. Mēs daudz runājam par lietām, un es domāju, visi jūtās gatavi tām spēlēm, jo treneri arī sagatavo plānu. Mēs vienkārši ejam pēc plāna un pildām tās savas lietiņas un uzticamies treneriem un viens otram. Tad spiediens varbūt mazāk ir faktors, tad vairāk tā fiziskā sagatavotība tajās izšķirošajās spēlēs ir galvenais faktors, jo tomēr tās top 3 nācijas vai top 4 ir individuālajā tehnikā florbolā augstākā līmenī, jo viņa līgas ir augstākā līmenī, un mums ir jābalstās tajā vairāk uz ārzemniekiem. Bet fiziskais ir tas galvenais faktors, kas vai nu uzvar, vai var ietekmēt mums negatīvi arī. Olimpiskais centrs Ventspils katru gadu uzņem ievērojamu skaitu sportistu. Starp tiem jau ir arī florbola izlase. Gada sākumā mēs tikai runājām par to, ka Ventspilī sāk tā nopietnāk attīstīties florbols. Bija pirmās sarunas ar Ventspils klubu par inventāru, kad vajadzētu bortus, jo florbols ir spēlēts šeit, bet bez bortiem tas tā nav tik nopietni. Dzirdīgs ausis gan pašvaldībā, gan arī tālāk jau vēlme, ka mēs to gribam darīt. Tehnisks izpildījums, bortu iegādes bija ļoti ātri no mūsu puses.
līdz ko bija borti. Protams, tad arī klubam uzreiz bija cita kvalitātes treniņiem un jau arī tālākām domām par spēlēm, par kaut kādiem turnīriem. Ātri tas viss aizgāja, tā informācija, ka mēs to florbolu te gribam kaut ko attīstam un arī gatavi kaut ko likt iekšā tajā ieguldītajā florbola attīstībā. Tā jau bija interese no izlases, bija kontakti savstarpēji ar prezidentu un gribam nometni Ventspilī. Liepājnieks uzsver, ka izlašu izvēle treniņu nometnes aizvadīt Ventspilī ir augsts novērtējums pilsētai. Praktiski jūlijas, augusts ir jau viss ir pilns jau laicīgi. Parasti ir tā, ka jūlija, augusts tad ir ļoti laicīgi jau ir nometnes, kuras jau tūlīt, ka šogad beigs nometni, viņas jau piesakās nākamo gadu. Bet no tradicionāli, ko uzsver bāžu kompaktumu? Ir viesnīca, ir stadions blakus. Stadionu arī rekonstruējam tagad. Nākamgad vispār būs pavisam atkal labi manēža, basketbola zāle, atlētikas zāles. Tas viss ir uz vietas un nav daudz, kur jāstaigā. Jācitē droši vien bijušais Latvijas bobslēja izlases treneris Prūss, kurš teica, nav labākas vietas kā Ventspils tādā ziņā, jo te visur ar čībām var aiziet. Plānots, ka šogad Olimpiskajā centrā viesosies 37 sportistu nometnes.